Piektdien pirmo reizi Latvijas žurnālistu priekšā stājās Latvijas hokeja izlases jaunais galvenais treneris kanādietis Teds Nolans. Žurnālistiem viņš pauda savu nedalīto sajūsmu par iespēju strādāt ar Latvijas hokeja izlasi un solīja, ka valsts vienības sniegums būšot ļoti agresīvs. Šorīt zvanīju uz mājām un stāstīju, cik šeit ir skaisti. Pirmo reizi esmu Eiropā. Runājot par hokeju, ir jāsaprot, ka Eiropā nedrīkst izmantot tieši tās pašas metodas kā Ziemeļamerikā. Tas šeit nestrādā. Tāpat tas attiecas uz Eiropas treneriem, kas dodas pāri okeānam otrā virzienā, un tad rodas sajukums un nesaprašanās. Ir jāatrod vidusceļš. Mana kā treneris stiprā puse ir tā, ka es ļoti daudz komunicēju, izzinu veidus, kā sasniegt labākos rezultātus. Katrs spēlētājs ir citādāks, un katrs ir jātrenē savā īpašā veidā, tāpat kā katra komanda ir jātrenē citādāk. Man patīk agresīvs hokejs, man patīk somu, čehu hokeja stils ar daudziem spēka paņēmieniem un spiešanos uz vārtiem. Manas komandas vienmēr ir bijušas tādas, kas smagi strādā, un es gribu šādu principu ieviest arī Latvijas izlasē. Lai pārspētu tādus puišus kā Ovečkins un Krosbijs, jāstrādā ir 5 reizes vairāk, un to es arī plānoju darīt. In order to beat guys like Ovechkin, Crosby, you got to work 5 times harder than those guys. So that's what I plan to do. Teds Nolans par Latvijas izlases galveno treneri tika apstiprināts jau augusta sākumā, bet šonadēļ ieradās Latvijā, lai iepazītos ar Latvijas Hokeja federācijas vadību un klātienē vērot jaunos Latvijas hokeistus. Latvijas Hokeja federācijas prezidents Kirovs Lipmans žurnālistiem pauda, ka viņam jau pirmajās pazīšanās dienās esot radies ļoti pozitīvs iespējas par jauno treneri. No pirmās dienas pārunas veidošanā ar mūsu jauno vecāko treneri Teodoru. Mana uztvere bija ļoti pozitīva un joprojām ir pozitīva. Mēs atradām kopvalodu un cilvēks ir ļoti saprotams, viegli ar viņu runāt. Man pašam pat negaidīt bija. Man ļoti patīk, ka viņš ir ambiciozs cilvēks un tiešām viņš ir atbraucis uz Latviju ne tāpēc, ka viņam nav kur likties, nav darba, vai tieši otrādi, bet viņam tieši patīk no tāda maza valstiņam maksimāli parādīt, ko ir tā valsts spējīga parādīt pasaulē. Un tas ir ļoti svarīgi. Un tas man imponē. Pagaidām, lai Dievs dod tālāk, man ir viegli arī negaidīt.